Neesi lohs, uzaicini Edmundu apmācīs ar pārdošanas komandu. Tātad šī būs īsta atsauksme vispār par manu sadarbību, kopību, kā lai precīzāk pasaka, ar Edmundu Pošaru. Tātad esam pazīstami, manuprāt, salīdzinoši nesen, pāris mēnešus. Un esam komunicējuši vairāk tieši par pārdošanas lietām. Edmunds ir palīdzējis īstenībā diezgan daudz tādām interesantām idejām par un ap pārdošanu, ko es no viņas paņēmu. Man baigi patika, ka man ir tāda agresīva pārdošana vienmēr bijusi. Es pats biju pārdošanā 6 gadus, es pārdošu teikt diezgan agresīvi, kā cilvēki teiktu. Edmundam tā pieeja pavisam cita. Un man baigi patika, ka no viņas paņēmu tādas lietas, gan par to pašu intonāciju, gan par to, ka mēs uztaisam to saucamo aizu, kā tas sauc angliski, vai ne, starp to problēmu, ko cilvēks ir šobrīd. Un ar to, kur viņš gribētu būt. Tā kā daudz forši interesants noderīgs lietas ir mums palīdzējis gan mums ar sarunu struktūru, par to, kā mēs strukturējam sarunu, gan ar ieteikumiem, ko un kā mēs varētu uzlabot, starp citu ieteikumiem, kas ir nesuši ļoti labus rezultātus. Un pats interesantākais, ka tie ieteikumi ir ļoti vienkārši, it kā loģiski saprotami, bet tajā pašā laikā tas, kas it kā ir vienkārši, it kā ir loģiski saprotams, bieži vien cilvēkiem nav loģiski saprotams. Un ne tās mazās pauzītes, tās tonalitātes izmaiņas, visā tādi mazi sīkumi, kas iedod nenormālu rezultātu. Tā kā arī tām uzņēmumam ir vajadzīgas pārdevu apmācības, vienkārši konsultācijas par šiem pārdošanas procesu, pāriet pāri, paskatīties, vai viss ir ok, vai ir kaut kādas lietas, ko varētu uzlabot, tad noteikti varu ieteikt Edmundu. Es esmu pārliecināts, ka viņa palīdzība var pacelt pārdošanas apjomu jebkuram uzņēmumam.